Svēto rakstu lasījums no pravieša Jeremijas grāmatas 17. nodaļas 5. līdz 8. pāns. Tā saka tas kungs: nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu un elkoni, un kura sirds atkāpjas no tā kunga. Tas ir kā kails koks tuksnešainā klajumā. Tas nekad nekādu labumu neredzēs. Tam jādzīvo izkautušās tuksneša vietās, neviesmīlīgā klajuma sālēnajā zemē. Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu, un kura cerība ir tas kungs. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens, un kas rieš savas saknes, jo tuvu upei. Tas nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules korintiešiem. Ja tad par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem, no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka nesot miroņu augšām celšanās. Jo ja miroņi netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīgi ir jūsu ticība. Tad jūs vēl esat savos grēkos, tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmuguši. Jo ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš, kas pirmais no mirušajiem. Āmen. Nokāpis līdz ar viņiem no kalna, viņš nostājās līdzenā vietā, un tur bija liels mācekļu pulks un liels ļaužu daudzums no visas Jūdejas un Jeruzālemes, kā arī no Tiras un Sidonas jūrmalas, kas bija sanākuši viņu klausīties un likties dziedināties no savām slimībām. Arī tie, kas bija ļaunu garu apsēsti, tapa veseli. Un visi ļaudis mēģināja viņam pieskarties, jo spēks izgāja no viņa, un viņš visus darīja veselus. Bet viņš pacēlis savas acis uz saviem mācekļiem sacīja: Svētīgi jūs, nabagi, jo jums pieder Dieva valstība. Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsiet paēduši. Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Svētīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīst, izslēdz no sava vidus, lamā un zaimo jūsu vārdu cilvēka dēļ. Priecājieties viņā dienā un dejiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo to pašu viņu tēvi ir darījuši praviešiem. Bet vai jums, bagātiem, jo jums jau ir sava alga? Vai jums, kas tagad esat pēduši, jo jūs izsalksit? Vai jums, kas tagad smejaties, jo jūs skumsit un raudāsiet? Vai jums, kad visi ļaudi jums teica glaimus
To pašu viņu tēvi darījuši viltus praviešiem. Āmen. Kungs Dievs, svētais gars, nāc mūsu vidū, atver mums tavu vārdu patiesību, ļauj mums to saprast, jo vienīgi tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Janvāra vidū es biju uz kādu Ziemassvētku pasākumu. To organizēja kāda nevalstiska biedrība, kas saucās Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem. Tiešai biedrībai bija 24. Ziemassvētki, jo pirms 24 gadiem domu biedru grupa izveidoja biedrību, lai palīdzētu bērniem un viņu vecākiem veselības uzlabošanā, izglītošanās iespējās, regulārās rehabilitācijas iespējas un arī vienkārši kopā būšana. Un sieviete, kura bija klāt no paša šīs biedrības sākuma, atgādināja. Mēs toreiz 24 gadus atpakaļ domājām, tagad medicīna un cilvēki strauji attīstās un iespējas paliek arvien vairāk un vairāk, tā ka biedrība noteikti pastāvēs vien tikai dažus gadus un nebūs vairs nepieciešama, jo attīstības rezultātā šo slimo bērnu vairs nebūs, vai to būs pavisam maz. 24 gadi ir pagājuši, bērnu dzimstība Latvijā krītās. Šo slimo bērnu nevis vienkārši nav, bet par šiem gadiem viņi ir palielinājies par 30% vairāk. Nav nekāds noslēpums, bet mums visiem zināms fakts, ka cilvēki ar vien vairāk un vairāk saslimst un slimo ar dažādām slimībām. Lai tiktu pie ārsta uz vizīti, bieži jāgaida ir mēneši. Lai tiktu pie ārsta, kas ārstētu vai veiktu kādu operāciju, bieži jāgaida ir pat vairāki gadi. Un noteikti daudzi no mums to labi zina. Cik daudz cilvēkus ir iespējams izārstēt? Un kurš gan to var izdarīt? Jēzus stāv liela cilvēka poļa priekšā. Tur ir 12 viņa apustuļi, arī pārējie 70 viņa apustuļi. Tur ir sanākuši ļaužu pūļi, cilvēki no tuvām un tālām vietām, no Jūdejas, Jeruzālemes, arī no tālajām jūras pilsētām Tiras un Sidonas. Cilvēku traumas, slimie, nomāktie, apsēstie. Viņi ir atnākuši, un tie, kuri paši nespēja, tos nes vai ved viņu radi, draugi vai paziņas. Tiem, kuriem ir garīgas un fiziskas sāpes, tie, kuri ir dēmonu apsēsti, tie, kuri no akluma neredz, no kurluma nedzird. Viņi visi ir fiziski un garīgi satriekti, izmisumā. Bet viņos ir kāda cerība. Kāda tā ir? Kāda ir šī viņu cerība? Viņus visus vieno vēlēšanās tapt dziedinātiem
un dzirdēt vārdus, kuri spējot pārveidot viņu dzīvi. Katrs cerēja uz šo brīnumu. Un brīnums tur tieši notika, jo stāv rakstīts, Jēzus visus darīja veselus. Vai mēs spējam iedomāties un iztēloties, kā viens cilvēks spēja dziedināt 10 000 vai 100 000 cilvēku? Pētnieki min, ka Jēzus laikā Jūdejā, Jeruzālēmē, Tiras un Sidonas apgabalos dzīvoja aptuveni 1 miljons iedzīvotāju. Nedaudz vairāk kā 100 gadus atpakaļ kāds no Austrumu baznīcas tēviem dievnamā, kurā viņš kalpoja, kāda dievkalpojuma laikā piedzīvoja patiesu Dieva brīnumu. Vairāk nekā 3000 cilvēku, kas tobrīd atradās dievnamā, ar asarām acīs raudādam, gan uz ceļiem, gan kājās stāvēdam, viens par otru skaļākā balsī atzinās Dievam savos grēkos. Un tos no sirds nožēloja. Dievs viņus dziedināja. Kas notika Kapernaumā, kad Jēzus dziedināja? Prieka un laimes asaras, smieklu un eiforijas, pārņemtu cilvēku pūļi. Klibie varbūt aizmet kruķus, pieceļas un priecīgi iet, vai pat lēkā. Aklie izbrīnīti pēt apkārtni, mēmie runā un stāsta bez apstājas. Tie, kas bija apsēsti, skaidri redz, kas notiek ar viņiem un arī ar apkārtējo pasauli. Un Jēzus ir klāt viņu vidū. No Jēzus izjūt dziedinošais, dievišķais spēks, un visi viņam mēģina pieskarties. Nav iespējams saskaitīt, cik daudz dziedināšanu toreiz notika, un nav iespējams izmērīt to prieku, ko cilvēki izjūt, atgūstot veselību, spējas, prātu, mieru un cerību. Ja tas būtu noticis šodien, mēs to redzētu. Jo cilvēki būtu nekavējoties visu filmējuši ar saviem telefoniem un uzreiz būtu publicējuši visās iespējamās vietās – Facebookā, Twitterī, YouTube, TikTokā. Un dažu minūšu laikā to visu redzētu un zinātu visās pasaules vietās. Bet Jēzus paceļ savas acis uz mācekļiem un uz arī visu pasauli, mācītams, sakot svētības un nosodījumu vārdus. Tas ir pavisam neilgi pēc visu dziedināšanas. Viņš uzreiz māca par dzīvības ceļu un nāves ceļu. Svētīgi jūs, nabagi, jo jums pieder Dieva valstība. Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsit paēduši. Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Svētīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīst, izslēdz no sava vidus, lamā un zaimo jūsu vārdu cilvēka dēla dēļ. Priecājieties viņā dienā un dejiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo to pašu viņu tēvi ir darījuši praviešiem. Bet vai jums bagātiem, jo jums jau ir sava alga? Vai jums, kas tagad esat pēduši, jo jūs izsalksiet? Vai jums, kas tagad smejaties, jo jūs skumsit un raudāsiet?
Vai tad mums jākļūst nabagiem, izsalkušajiem? Mums jāraud, jādara viss, lai mūs vajātu. Kā gan nabadzība vai izsalkums var būt par svētību? Vai tad ne visi vēlas būt veseli, bagāti un laimīgi? Jēzus vārdi ir pretstats tam, ko mūsdienu sabiedrība liek par standartu. Jo cilvēki taču uzskata, ja esi vesels, bagāts, pārticis, tad esi sasniedzis augstāko dzīves līmeni. Tieši tāpat arī ticīgie mēdz reizēm nepareizi domāt, ka tikai tad esot apliecinājums, ka Dievs ir ar mums un Viņš mums palīdz. Kāpēc Dievs ir pieļāvis trūkumu? Viņš taču varētu visus cilvēkus padarīt par pārtikušiem un bagātiem un arī darīt veselus. Viņš taču var visus dziedināt. Ziniet, kas notiktu, ja tā būtu? Cilvēki Dievu aizmirstu. Katrs viens, ko Dievs padarītu par taisnu, kļūtu augstprātīgs. Padarot nabagus bagātus, tie aizmirsīs gan Dievu, gan arī savus labdarus. Un šīs pasaules varenība pazudinās viņu dvēseles. Bagātība ir tik pazudinoša, ka tās sirdis padara aklas, cietas un nepateicības. Pārticība tā ir manis paša šī vārda interpretācija. Ir viss tas, kas ir pāri ticībai. Pārticīgs ir tāds, kurš ir labi nodrošināts, kuram nekā netrūkst. Viņam vairs nav vajadzīga ticība. Tāpēc Jēzus saka, bēdas bagātiem un pārtikušiem, jo tie jau ir saņēmuši mierinājumu un prieku šeit, šajā pasaulē. Mierinājumu laicīgā mantībā, kas ir viņu dzīves piepildījums. Un tieši tāpat būtu arī, ja Dievs tagad pēkšņi visus dziedinātu un visi kļūtu veseli. Arī tad Viņš nevienam vairs nebūtu vajadzīgs. Ja viss mūsu dzīvēs būtu labi, pēc mūsu ieskatiem un sajūtām, vai tad mēs meklētu Dievu? Gadsimti ir pagājuši un pasaule ir mainījusies. Tagad cilvēki dzīvo lielās mājās, pilsētās, dzīvokļos, brauc ar automašīnām, lido lidmašīnās, saziņai izmanto telefonus un tā joprojām. Taču cilvēku sirdis un vajadzības daudz neatšķiras no senās Kapernaumas iedzīvotājiem. Cilvēki ir izmisumā un gatavi atdot visu savu mantību, lai tikai tiktu dziedināti un kļūtu veseli. Visa pasaule augst pēc dziedināšanas. Tā ir bijis visos laikos. Cilvēki meklē atvieglojumu no sāpēm, bēdām un grūtībām. Taču Jēzus mums liek saprast, ka īsta dziedināšana nav tikai fiziska brīnuma piedzīvošana. Tāpēc Viņš pats nāk mums pretīm, pats mūs meklē, Viņš atvēl laiku katram cilvēkam, kas atsaucas un nāk pie Viņa. Viņš ieskatās, ieklausās un arī dziedina slimās dvēseles. Svētības apsolījumos
mums tiek atklāts, ka ir citādi kritēriji nekā tie, kurus cilvēki parasti lieto, vērtējot labsajūtu vai autoritāti cilvēkos un sabiedrībā. Mums katram ir kādas kaitas, kādas bēdas, grūtības vai pārdzīvojumi. Ir arī slimība, tā, kura mūs šķir no Dieva. Tas ir grēks. Tāpēc mēs iesākam katru dievkalpojumu ar grēksūdzi, kurā arī skan mums katram vienam svētības vārdi. Svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Kad mēs noliekam savus grēkus, tad tiekam attīrīti, dziedināti un arī piepildīti. Piepildīti svētajā vakarēdienā, kurā mēs ne tikai pieskaramies, kā toreiz Kapernaumā, visi mēģināja to izdarīt, bet Jēzus pats ienāk mūsos un mūs svētī. Lai ticībā mēs nešaubīgi varētu uzņemt svētos sakramentus un pastāvēt ienaidnieku uzbrukumos un apmelojumos, iztēlojies un apzinies, ka tas, ko tu sevī no biķeres uzņem, ir Viņš, patiesais dziedinātājs. Ar šādu domu un sirds attieksmi viņu uzņemot, tu gūsi mieru, iepriecinājumu, dzīves spēku. Ar sirdi tu varēsi aptvert, ka tevī patiesi, būtiski un sajūtami ir tas Kungs, un tu esi Viņā. Svētīgi jūs, nabagi, svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, svētīgi jūs, kas tagad raudat, svētīgi jūs, kad jūs vajā. Vārds svētīgs nozīmē tādu, kurš ir ieguvis svētību. Tas attiecas uz cilvēku, kurš atrodas žēlastības stāvoklī, kurš aug Dieva žēlastībā, kurš iet Dieva ceļu. Jo, kad viss ies bojā un zudīs, tā būs vienīgā lieta, kas paliks un nezudīs. Cilvēks var zaudēt materiālās vērtības, bagātības, viņu var pievilt veselība, un no viņa var novērsties līdzcilvēki. Taču Jēzus dēļ šis cilvēks arvien būs svētīgs Dieva bērns, jo svētīgi to dara Jēzus piedošana. Tiem, kas to zina no Dieva vārda un iet sekošanas ceļu, nav pamata izmisumam, bēdām vai bailēm, neņemot vērā nekādu, arī negatīvo dzīves pieredzi. Tiem pamats cerībai un priekam. Šodienas evaņģēlija teksts ir labāks par jebkuru ārsta recepti vai zālēm. Tas ir brīnišķīgs brīnumstāsts par dievišķo pestīšanu un cilvēku dziedināšanu. Dieva vārds ir svēta atslēga, kas slēdz visas durvis debesīs un zemes virsū. Gan cilvēku sirdīs, gan vissarežģītākajās un briesmīgākajās dzīves situācijās. Tikai mums pašiem jāprot šo vārdu pareizi lietot. Tad, lai nu šī vēsts ir par iedvesmu un ceļvedi mums ikdienā,
palīdzot mums atcerēties, ka pat vislielākie brīnumi notiek tad, kad mēs paši atklājam un paši atzīstam savus trūkumus un atsaucamies pieņemt atbalstu un palīdzību, kas nāk no mūsu Kunga, dziedinātāja un glābēja. Āmen.